6 nedēļas Jēkabpils iedzīvotājiem par brīvu bija iespēja izmēģināt modernus āra trenažierus. Jēkabpilieši Somijā ražoto sporta aprīkojumu vērtē atzinīgi, jo līdz šim novadā nebija pieejams tik plašs aktīvās atpūtas aprīkojuma klāsts brīvā dabā. Kopumā pie Jēkabpils sporta halles pieejami 9 āra trenažieri. Tagad pēdējā laikā cenšos piekopt aktīvāku dzīvesveidu, gan visu katru dienu sanāk. Man šie trenažieri ļoti patīk. Es novērtēju to, ka viņi ir ļoti, kā saka, kas var pielikt klāt. Un kā es ieraudzīju šitos, man likās tik foršs variants. Iekārtas aprīkotas ar datu nolasīšanas sistēmu, kas sniedz ieskatu lietošanas biežumā, intensīvākajās diennakts stundās un izvēlētajās muskuļu grupās. Uz doto brīdī pats populārākais trenažieris ir triceps trenažieris. Otrs populārākais savukārt ir trenažieris spiešanai guļus. Un trešais populārākais trenažieris ir trenažieris vilkšanai no augšas, kas ir paredzēts muguras platajiem muskuļiem. Testa periodā iekārtas izmēģināja teju 2000 cilvēku, taču tikai aptuveni 3% no tiem aizpildīja aptauju, sniedzot detalizētu atgriezenisko saiti. Vietvara sola izmantot apkopotos datus turpmākai infrastruktūras attīstībai. Noteikti mēs arī plānosim kaut ko iegādāties no šī trenažiera klāsta, jo tie, kas ir uzstādīti Meža parkā, ir ļoti populāri. Līdzīgi trenažieri kopš pavasara atrodas Jēkabpils vietējā Meža parkā. Arī pieredzējuši treneri aprīkojumu novērtē, izmantojot gan paši, gan vadot grupu treniņus saviem klientiem. Trenažieru zāle viņa domāta profesionāli pieeja. Šitie trenažieri nav viņam nevainas ekinam, kā viņi domāti lielai cilvēku grupai. Pilnvērtīgi aizvietot man laikam noteikti nebūtu tas, bet pārējiem cilvēkam, kurš grib labi justies un labi pavingrot, absolūti pietiek. Tomēr Aleksandrs norāda, ka ražotājs varētu uzlabot informācijas klāstu. Uz katras iekārtas norādīts, kam tā paredzēta, taču izmantošanas iespējas ir daudz plašākas. Mēs varam šeit uztaisīt pletus. Esi taisījis? Jēkabpils novads bija jau 13. pašvaldība, kurā izvietots pop-up āra trenažieru laukums. Patstāvīgai lietošanai šādi trenažieri jau uzstādīti teju 10 pašvaldībās, tostarp Valmierā, Olainē un Talsos. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.